Labdien, sporta skatītāji! Šodien esam Kultūras namā Enerģētiķis Salaspilī. Kāpēc Salaspilī? Tāpēc, ka šodien šeit notiks NSC Latvijas kausa bodybuildingā un fitnesā. Pagājušajā nedēļā viesojamies Rīgā, Studio 69, tur bija Rīgas kausa. Tad iesim iekšā, kur nu pat sāksies čempionāts un skatīsimies, ko mums šodien Salaspilī parādīs Latvijas sportisti un arī, protams, daži labākie Lietuvas sportisti. Tā kā aiziet! Esam satikuši vienu no pagājušās nedēļas tiesnešiem, Ivaru Milužu. Paprasīsim Иварам pāris jautājumus par to, kā tad notiek tiesāšана реально и kas tiek ņemts vērā. Привет, Ивар! Привет! Расскажи нам, в принципе, эти подробности, как идет и как судья решает, кто, в принципе, выиграет, какие места, как поставить и как это все? Обычно судятся в бодибилдинге и в женских категориях также, в шейпе и фигуре пропорции и сухость мышц. Ничего нового не придумали в этом плане. Единственное, что в женской категории судится раунд в платьях, выставляются оценки, не расставляются по местам, а выставляются оценки каждой участницы отдельно и уже считают баллы на второй раунд. Во втором раунде всех расставляют по местам, и какие-то дополнительные раунды с раунда платья получаются в плюс девушкам в раунде 2. Как обычно я сказал, пропорции и сухость у мужчин. Если это бодибилдинг, имеют значение размеры. А если это классический бодибилдинг, на размеры, в общем-то, не смотрят. Главное пропорции, чтобы все красиво лежало, стеклось, полоски по мышцам максимально. И, конечно, позирование тоже смотрят, чтобы руки, ноги не тряслись, чтобы видно было, что проработано все дома, домашнее задание выполнено, все красиво смотрится. За это тоже, конечно, плюсы. Может спортсмен быть немного хуже готов, чем другой его соперник, а в конечном итоге он будет выше, потому что хорошо смотрелся на сцене, потому что он смог показать то, что у него есть, а кто-то не может показать то, что у него есть. В общем, вкратце про судейство так. Okay. Es domāju, ka tiem, kas saprot krieviski, ļoti tas skaidrs. Ja kas mēs arī pastāstīsim pēc tam latviski, varam patulkot kādam. Bet dosimies tālāk, teiksim paldies Ivaram. Iepazīstināja mums ātri ar to, kā notiek tiesāšana. Un laižam tālāk un jau sāksies sacensības. Pamanījām Juri Dambīti. Pagājušās nedēļas 4. vietas ieguvēja bodybuilding kategorijā. Pienāksim klāt un paprasīsim. Sveiks, Juri! Sveiks! Redzējām pagājušā nedēļas 4. vieta. Jā. Bodybuildingā šodien ir bodybuildings 1 un 2 sadalīts, tā kā es domāju, ka būs augstāks vērtējums šonedēļ. Šodien būs apvienotais. Tomēr apvienotais, ja? Jā, nolikumā pirms tam mēs skatījāmies, vienkārši bija 1 un 2 kategorija. Bet vispār kāds sajūtas, esi gatavs piedalīties? Es vienmēr esmu gatavs piedalīties. Šis jau principā ir tāds, kā saka, ģenerāla mēģinājums nākošajai nedēļai. Jo nākošais nedēļa tās ir pēdējās, man šogad ir. Un tāds diezgan svarīgs priekš manis sacensības. Novēlēsim veiksmi Jurim un tad sekosim līdzi un vakarā jau, domāju, redzēsim, kā būs veicies. Paldies! Sacensības tūlīt nāk pirmā kategorija virsū, bet mēs ātri paprasīsim tikmēr, ko domā par to visu Gintars Ozols. Sveiks, Gintar! Sveicināti! Tad pajautāsim, Gintar, šodien es atbraucu Salaspili, skatīties Latvijas bodybuilding čempionātu. Ir kādi favorīti, par ko tu atbalstīsi šodien? Principā tāda izteikti favorīta nav. Es vienkārši gribu būt lietas kursā par to, kas notiek šajā sporta veidā, jo pats esmu aktīvs šī sporta veida piekritējs un arī dalībnieks. Savu labāko formu, es domāju, nodrošināt uz nākošā gada pavasari. Tāpēc man ir ļoti svarīgi zināt, kāds šobrīd ir šī sporta veidā līmenis un kas ir sagaidāms nākošā gada pavasarī. Es domāju, jā, kā Gintars teica, mēs viņu redzēsim pavasarī. Un skatāmies, tagad uzstājas mums judo klubs. Labi, paldies! Paldies! Привет, Аурика! Привет! Какие настроения на эту соревнование? Это 4-е по счету мои соревнования за этот сезон. Вот. Еще ожидает 5-й через неделю в Гамбурге. Поеду. Как вообще прошел весь этот процесс? 4 соревнования уже. Это 4 соревнования. Да. Это, конечно, очень нелегкий процесс. Это у тебя начинается строгая диета. Это пьешь определенное количество воды.
делаешь, как сказать, эту яму, вообще без углеводов, сидишь несколько дней, потом как бы загружаешься. Ну, эти последние 2 недели мне, конечно, легче, потому что я успела сделать свою форму, и количество углеводов у меня немножко больше, поэтому у меня немного больше сил. Так что я думаю, что я еще неделю продержусь достойно и полна энергии. Okay. Какие, может быть, советы тебе есть другим девчонкам, которые готовятся или уже выступают? Девушкам, которые готовятся на соревнования, что я могу посоветовать? Не знаю, держитесь. Это На самом деле нельзя ничего бояться, но кушать надо кушать. Нельзя бояться кушать, потому что если вы будете очень много себя ограничивать, потом будет очень тяжело и плохо. Tas nav ne tikai meitenēm, bet arī puišiem. Tad teiksim paldies Aurikai un ļausim viņai gatavoties tālāk. Спасибо. Redzam, tepat tāds skatuvēs un backstage'ā bodybuilding no Vice kategorijas sportisti. Šodien gan tikai 2. Kāds tam izskaidrojums? Es nezinu, iespējams daudzi gatavojas kaut kam citam. Varbūt šodien startē kaut kur citur, vai arī vienkārši tāpēc, ka Salaspils un nav Rīga. Rīdziniekiem acīm redzot baigi grūti atbraukt, bet mēs sportoju atbraucam no Rīgas. Ko es varu pateikt tagad par šiem 2 sportistiem? Sportists ar 30. numuru, puisis, kas stāv tālākajā galā. Es domāju, nu, tur ir, kā sakot, sporta terminos vienos vārtos. Vismaz manuprāt, puisis būs 1. vietā un attiecīgi otrs Oskars Ruperts, Latvijas sportists, būs 2. vietā. Bet tad sekosim līdzi un skatīsimies, kādi viņiem rezultāti būs. Un gaidīsim arī individuālos iznācienus. Turpinām būt backstage'ā. Patreiz redzam 5 meitenes no shape kategorijas gatavojas iznācienam, bet tikmēr mēs iesim un mēģināsim noķert tūlīt kādu no bodybuilding no Vice džekiem. Pajautāt viņam, kā ir startēt 1. reizi no Vice kategorijā, kāds sajūtas. Tikko karsti no skatuves, var teikt, noķēram vienu no bodybuilding no Vice sportistiem, kur šodien bija tikai 2. Oskaru, pastāstīja tiešām pirmās sacensības, vai tu jau arī biji pagājušajā nedēļā? Es pat neatceros īsti. Biju pagājušajā nedēļā, gribēju arī startēt pagājušajā nedēļā no Vice, bet kaut kā sanāca, ka mēs nepieteicāmies laikam. Un, nu, tagad tikām. Pagājušajā nedēļā vienīgi bija nedaudz vairāk dalībnieki, kas arī bija kā jauniņie. Bet, nu, neko, es esmu apmierināts. Lieliem puikiem prieks pastīties kopā arī uz skatuves pastāvēt. Kas saka, gatavojies 1. reizi vispār tādām bodybuilding sacensībām, arī citās federācijās neesmu startējis? Es esmu vienīgi startējis starp fitness modeļiem, bet kā bodybuilding, nē. Varbūt kādas atšķirības var uzreiz minēt, kā bija bodybuildingam gatavoties, nevis fitness modeļiem? Tas treniņš bija viens un tas pats, vienīgi pozēšana. Fitness modelim pavisam cita pozēšana ir. Bet pārējais ir treniņi. Smaga treniņa. Un pēc kādiem jātrenējas vēl smagi tālāk, un tā jau redzēs. Būs jau labi. Turpināsim. Paldies Oskaram, un mēs laižam tālāk ķert citus dalībniekus. Mēs atkal esam tepat aiz skatuves tieši. Redzam visas 5 Shape no Vice dalībnieces. Kā vienmēr sportveids, un mēs turam īpaši par Auriku. Sportists, kas ir filmējusies mūsu video. Un kas mums vēl ir, protams, Feruza. Pagājušajā nedēļā arī pagājušajā video jūs viņu redzējāt. Ir Lietuvas sportistes. Līga Leite, pagājušās nedēļas uzvarētāja šajā kategorijā, un arī Veronika no Sporta kluba Atlētika, kā saka, grupa nodarbība treneri, trenējusi pavisam savādākā stilā, bet ir pamēģinājuši arī šādu bodybuildinga, jeb shape kategoriju. Tad, nu, skatīsimies, kā arī viņai pašai šonadēļ ies. Bet mēs atkal laižam tālāk un informējam jums par pārējiem notikumiem. Esam Gaitenī aiz skatuves tieši un redzam pagājušās nedēļas čempions bodybuilding kategorijā Lietuvas sportists Vitautas Sadauskas gatavojas un iesildās. Redzam, izmantoja gumijas tikko iesildu un, kā saka, dabū to pumpingu un piepumpē musklis ar asinīm, lai pavisam drīz viņš šo dotos skatuves. Un tad mēs redzēsim, vai
Jurijs Gucāns dabūs to revanšu, par ko mēs pagājušajā nedēļā viņam jautājām, vai nē. Tas sekojam līdzi. Okay. Noķērām tikko backstage'ā Margaritu, vēl vienu sportistu, kas šodien piedalās. Да, всем привет. Так что только твоя сестра была на сцену. Когда ты видишь и смотрим, еще не готова на сцену идти. Я уже была на сцене перед сестрой в платьях, раунд уже прошел, так что сейчас готовимся к раунду в купальник, когда разогреваемся, все идет по плану. Прошлый и потом после второго раунда уже все решится, как сказать. Да, ждем с нетерпением. Какие прогнозы на сегодня? Ой, не знаю. Чемпионка. Не знаю, не хочу загадывать. Конечно, хочется верить в лучшее, но судьи решат. Как бы все девочки достойные, все красивые, все готовились, поэтому главное участие, не победа. Так что будем смотреть, следить за и держать кулаки за Маргариту. Да, спасибо. Большое. Счастливо. Mēs esam noķēruši tikko Latvijas jauno čempionu no Vice bodybuilding kategorijā. Kādas sajūtas? Grūti mums tā izstāstīt, diezgan interesanti. Sāksim ar to, ka startēju pirmo reizi vispār. Pierunāja mani Rinalds Ranka. Aizsūtīja viņam savas bildes. Un viņš pateica, ka ir iespēja mēģināt sagatavoties. Bija palikušas tikai 7 nedēļas. Kā zināms, tas ir ļoti mazs laiks, parasti tie ir 3 mēneši, 100 dienas. Nācās nogriezt ogļhidrātus un turēties, cīnīties un mēģināt sasniegt vēlamo mērķi, kas šodien arī izdevās. To mēs arī iepriekš minējām, kamēr komentējām tavu iznācienu. Principā jā, tur bija, kā es arī pats teicu, vienos vārtos. Tu tiešām biji ļoti labā formā. Un varbūt iepazīstina skatītājs ar sevi. Pasaki vēlreiz, kā tev sauc, no kurienes tu esi, kurā sporta klubu varbūt pārstāv. Jā, esmu no Gulbenes, man sauc Giņš Čenders, pārstāv Gulbenes KSP sporta klubu. Iepriekš es tur startēju spēka 3 cīņā diezgan ilgi. Esmu daudzkārtējis Latvijas čempions spēka 3 cīņā, sporta meistars un spiešanas čempions. Paldies manu trenerim Andrim Leišovniekam, Rinaldam Rankam, kas man atbalstīja, neļāva padoties, kaut arī dažreiz bija ļoti smagi to
izdarīt, bet, sanāca tā kā sanāca, un viss ļoti labi. Mēģināsim uz nākošo gadu parādīt vēl kaut ko, jo, kā jau man te cilvēki teica, vēl esmu juniors, un varbūt ir iespēja kaut ko parādīt. Protams, pats esmu startējis junioros, un es zinu, ka principā arī ar šādu formu ir ļoti liels izredzes, un novēlam tev jau nākamajā sezonā tikt līdz Nats World. Jā, paldies. Okay, atkal esmu backstage'ā patreiz figūru kategorijas sievietēm. Redzam, ir arī mūsu pagājušās nedēļas figūru dalībniece Vendija, kur bija mūsu favorīti. Jā. Tad šodien mēs skatāmies, ir arī vairāk lietuviešu meitenes nekā latviešu šoreiz. Tad mēs skatāmies, kā redzam, ir atvērtā kategorija, ir arī viena īsāka auguma sieviete par pārējām. Pārējās ir izteikti garāks, bet skatīsimies, vai tas kaut ko mainīs vai nē. Varēsiet paši spriest un arī tiesneši spriedīs. Tad mēs sekojam līdzi un skatāmies. Meitenes aizgājas to pusi dziļāk priekšā, tad mēs skatāmies, ejam. Figūru kategorijas fināls. 5 sportistes, 5. vietu dabūja Vendija, Latvijas sportiste. Skatāmies, 4. vietu iedala Lietuvas sportistei. Atliek skatīties, kas tālāk. 3. vieta. Liekam cerības Elīna Gumeņuk, vēl joprojām nav apbalvota. Tā kā? Gaidam. Elīna Gumeņuk, 3. vieta figūru kategorijā. Pagājušajā nedēļā viņai bija debija. Неоцерос, куда вета. Итак, 2 место. Звание вице-чемпионки Латвии. Категория фигура. Занимает спортсменка под номером 23. Elīna Gumeņuka. Jā, es domāju, apmierināt sportists gan jau ir ar savu pirmo startu, pirmo sezonu. Tagad skatāmies, kas vēl paliek. Lietuvas un Krievijas sportistes. Vice-čempioni. Un Lietuvas sportistei 2. vieta, 1. vieta Krievijas sportistei. To, ko es iepriekš minēju, visīsākā sportiste, atvērtajā figūru kategorijā. Tas nebija šķērslis, acīm redzot, kā tas ir parasti vīriešu bodybuildingā. Un Krievijas sportisti tiek apbalvoti ar Latvijas čempionu titulu. Tā kā mēģinās viņu noķert. Tikko var teikt arī karsti no skatuves norauta. Elīna Gumeņuk, cik es saprotu, tad šī ir tava debija sezona, ja? Jā, šī ir mana debija sezona kategorijā figūra, jo priekšējā sezonā es startēju šeipā, kas bija visnotaļ ļoti patīkams ar kausiem pilns, jo visas 3 sezonas pārsvarā norāva pirmos kausus. Šitā klase figūra ir ļoti sarežģīta, jo vajag vairāk sausumu, kas ir ļoti noteikti izteikti gan visām muskuļu zonām pilnībā. Tāpēc man ir tāda drusku grūtāk bija psiholoģiskāk, jo es vienu sezonu tikko jau nostartēju, un tad atkal vēl gatavoties. Un pārsvarā vēl daudz grūtāk ir figūrai gatavoties, jo, piemēram, ja es šeipā praktiski kardio netaisīju, tad šeit es katru dienu pa stundai man vajadz obligāti. Tad šodien Latvijas čempionātā 3. vieta. Pats esi apmierināta? Nē, esmu apmierināta ar savu formu. Es gribu vēl dabūt līdz Hamburgai vairāku dziļumu un sausumu, ko es piestrādāšu, un tad jau skatīsimies. Jo pārsvarā, jā, jo man pašai savas proporcijas ļoti patīk, bet laikam es zaudēju vairāk sausumā. Tur ir man tā kļūda, bet proporcija ziņā es uzskatu, ka es pilnībā pārceļu visas savas konkurences. Protams, un tad, cik es saprotu, tad nākamā nedēļa Hamburgā, jā? Jā, Hamburga un... ko pa nedēļu varēs izdarīt, bet tad jau redzēsim. Sausumu var pielāgot, bet novēlēsim veiksmi un cerēsim, ka arī Hamburgā veiksies tikpat labi. Burtiski no skatuves tikko noķērām. Единственная спортсменка из России, да? Да, наверное. И чемпионка Латвии сейчас? Да. Какие ощущения стать чемпионкой Латвии? Первый раз вообще? Нет, это уже 2-й раз я чемпионка Латвии. 1-й раз в 2010 году или в 2011, не помню. Вот. Очень приятно, что так встречают. Всегда приятно, всегда встречают очень хорошо. У вас мы часто приезжаем сюда. Так что, получается выиграть. Поздравляем тоже тебя от Sportway, нашего канала. Так что, успеха дальше. Atkal esam backstage'ā un redzam aiz man aiz muguras, var teikt, motivējošākā kategorija, kāda vispār principā ir bodybuildingā, fitnesā un sportā kā tādā. Wheelchair bodybuilding kategorija. Un
pretēji pagājušajā nedēļā mēs redzam, ka šonedēļ jau ir 2 sportisti. Sportists no Krievijas ir piebiedrojies mūsu Latvijas 3-kārtējumam čempionam Aleksejam Petkevičam. Ko var pateikt? Jebkurā gadījumā arī pēc tam redzēsim rezultātus, bet uzreiz varam teikt, ka mūsu Latvijas sportists ir bišķi spēcīgāks, bet mazliet iegriežoties pie šī wheelchair bodybuilding kategorijas tādām niansēm. Principā ārzemēs ir tā, ka tā kategorija sadalās daudz sīkāk nekā mums Latvijā. Mums Latvijā līdz šim ir bijuši 3 puiši, kas startē wheelchair bodybuilding kategorijās, bet viņi visi 3 ir bijuši ar dažādiem smaguma pakāpēm, tā bojājuma mugurkaula. Ārzemēs tas viss sadalās atsevišķi pa mugurkaula segmentu, bojājuma pakāpēm, un sportists ar kakla traumu nekad nestartēs kopā sportists, kam ir bijusi apakšējās muguras daļas trauma, jo viņiem pilnīgi atšķirīgi pieeja būs treniņos, pilnīgi atšķirīgi ir paralīzes līmenis. Tā kā arī šeit mēs redzam, tomēr sportisti 2 dažādi. Aleksejs Petkevičs ir ar mugurkaula traumu. Kājas viņam, kā saka, ir paralizēts, bet otrs sportists no Krievijas iepriekš redzējām staigā ar kruķiem, arī ar kruķu palīdzību, tā kā iespējams, es domāju, ka tas ir iespējams no dzimšanas arī viņam. Bet jebkurā gadījumā, kā angliski sako, disabled category, wheelchair bodybuildings, un jau mums piebiedrojas Krievas sportists, tā kā es ceru, ka nākotnē atkal atgriezīsies Lietuvas sportisti, kādu Igaunu sagaidīsim, un cerams, ka ar Latvijas palīdzību tas kļūs vēl populārāks arī te pie mums Eiropā. Tā kā sekojam līdzi un gaidīsim, kurš būs Latvijas čempions wheelchair bodybuildingā. Patreiz vīru atlētikas klase, jeb principā ekvivalenta IVBB klasiskajam kultūrismam. Mazliet svaru sistēma atšķirība, bet principā tas pats. Redzam uz skatuves arī šoreiz mans iepriekšējo sacensību konkurences gads slāds. Skatīsimies, kā viņam šodien iet. Prognozes principā 3 sportisti tikai. Pa lielam mēs paši jau tepat backstage sēžot varam izspriest, kurš būs kurš un tā tālāk, bet atstāsim jums to noslēpumā. Pastīsieties mirklīt vēlāk, kāds bija vietas sadalījums. Mēģināsim noķert, protams, arī Gati pēc tam un paņemt ātri pāris vārdus no viņa paša.
pāris vārdiem. Tad, nu, vēlreiz čempiona Latvijas. Jā. Kāds sajūts? Es galīgi negaidīju to. Pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, bija Shape no Vice. Jā, čempiona un jau pēc nedēļas reāli ir profesionālā pieaugušo kategorijā šeit pirmā vieta. Jā. Apsveicam tevi arī no sporta veikala. Paldies. Varbūt pastāst, kas tev šodien atnāca atbalstīt. Liela komanda atbalstītāji. Viens cilvēks, kas vienmēr ar mani. Tā kā Jāgatavojas tālāk. uz Vāciju nākamnedēļ arī Hamburgā. Jā, vēl viens sportists, kas dosies uz Hamburgu pārstāvēt Latvijas godu. Tā kā novēlēsim veiksmi. Paldies. Jā, un cerēsim uz to pašu labāko, lai vēl pēc 2 nedēļām mēs dzirdētu čempionus. Paldies, Lels. Atletika klase, tikko notika apbalvošana, tūlīt mēģināsim noķert Latvijas čempionu Gati Lāci. Gaidām. Gati, uz pāris vārdiem. Latvijas čempions, atletikas klasē Gatis Lācis. Kāds sajūts čempionam būtu? Grūti, bet ir patīkami. Jāgatavojas nākošam startam. Kad ir nākamais? Nākošā nedēļa Hamburgā. Arī uz Hamburgu doties. Principā, ja nemaldos, tad Gatis ir sportists, kurš šajā sezonā ir startējis visvairāk, jo tu esi startējis, man liekas, 3 pat asociācijās, ja tā skatās. Jā, federācijas ir 3 jau. Un 5 sacensības jau. Jā, mēnesi atpakaļ redzējām mani un Gati kopā uz skatuves. Tagad Gatis čempions, tad bija es čempions. Tā kā abi esam čempioni. Jā, turpina strādāt tikai. Novēlam veiksmi Hamburgā. Cerēsim, ka arī tikpat labi veiksies tur. Аурика. Привет. Ну, поздравляем тебя. Спасибо. На прошлой неделе 2-я, сегодня уже 1-я. Ну, вот так вот получилось. Я очень рада, счастлива. Не передать словами. И еду в Германию. Слушай, поездка в Германию как приз. Да, это очень приятно. Так что впереди меня ждет еще одни соревнования такого большого масштаба. Я думаю, это будет мой такой первый серьезный опыт соревнования. Ну да, там будет уже международный, да, большой чемпионат мира. Там, да, чемпионат мира, и там конкуренция будет очень великая. Ну, ты будешь как юниорка, так я понимаю, да? Я еще не в курсе, какие там категории будут, но, скорее всего, это будут возрастные категории. Так что... Еще раз поздравляем. Спасибо большое. Чтобы Германия тоже все виделась. Буду стараться. Окей, Спасибо. Пока. Backstage'ā pilnā ar meitenēm sastapām 2 Team Fisher biedrus Mārtiņu un Pēteri. Ko jūs te darat, Džeki? Mēs gribētu nobildēties ar 1. vietu Miss Shape no Vice. Nu, mēs visus meklējam 1. vietas, nu, top 3 atvaitas gribam kopā nofotografēt. Bet es domāju, bet Miss Shape visvairāk gan jau gribējāt, ja? Kā Mārtiņš? Tā ir mūsu favorīti. Okay, ļausim Džekiem bildēties, bet mēs tikmēr iesim tālāk, paintervēsim kā citu. Tikko no skatuves, nost Veronikajā. Cik es saprotu, tavs pirmais starts vispār, kā tā, šādā sporta veidā? Tieši tā. Pēc jaunās, kā palikuma jaunā māmiņa, pirmais starts, pirmā sezona, tā kā tālūk. Tu piedalījies arī Baker Nutrition bikini projektā, cik es sapratu, jā? Jā, ar to es arī sāku, un tad sanāk visā tajā kopumā esmu 3,5 mēneši. Sanāk, tu būs pilnēts startais mēnesis. Jā. Un kāda pašai sajūtas un vispār pirmo sezonu, vai es apmierinātu? Jā, viennozīmīgi. Man teikt, viss, kas notiek, viss, kas apkārt, un jaunas emocijas, jauns uzplaukums, jauna enerģija, tā kā tikai uz priekšu. Redzēsim tevi arī citreiz, domāju, ja? Es domāju, ka jā. Tad, domāsim par to, lai atkal redzētu Veronikas skatuves. Tad bye. Tātad redzam šodien apvienotā kategorija bodybuildings 1-2 vienā kategorijā savienots, jo trūks dalībnieki vienkārši. Jurijs Gucāns un Juris Dambītis. Lāčplēša sporta klubs pret Rīgu Global Fitness, tā varētu teikt. Redzēsim, kā būs. Gucānam revanša nesanāk, kā mēs pagājušajā nedēļā viņam jautājām, bija Tautas Sadaus, kas piedalījās master kategorijā. Tad, es domāju, visiem šī sporta veida skatītājiem, līdzjutējiem daudz maz jau ir skaidrs, kurš dabūs pirmo vietu Latvijas čempionātā. Un tad, ja revanša nav sanācis, tad domāju, mēs iesim backstage'ā un apsveiksim Juriju tāpatās dzīvējā. Tūlīt mēģināsim noķert Latvijas čempionu bodybuildingā Juriju Gucānu. Jurij, поздравляем тебя! Пару мотивирующих слов от чемпиона.
Занимайтесь, все получится. Главное не сдаваться. Это сегодня был 4-й турнир в сезоне. Ну, с каждым турниром форма получше. Надо не останавливаться. Так что следующей неделе будешь в Гамбурге? Да. В Гамбург еду. Если, конечно, ноги судорога отпустят. Окей, хорошо. Желаем тебе успеху в Гамбурге. Izrunāt tad pāris vārdiem. Principā, jā, otrā vieta, bet dabūja arī kaut kādā savā ziņā citu pirmo vietu īstenībā. Nu jā, šīs man bija 10. uzstāšanās šogad. Principā Latvijā es uzstājos, nav tādas sacensības, man liekas, gandrīz, kuras nebūtu uzstājies. Nu jau ir kaut 1-2, kuras vienkārši nevarēja apmeklēt tīri fiziski. Un, nu jā. Un arī Jurim piešķīra balvu par tādu lielāko progresu šajā gadā. Jā, nu pavasara sezonā, ja salīdzina bildes vienkārši, tad ir pa bildēm manāms. Tas nav tā, ka vienkārši tur kaut kāds milimetrs šur tur sānos. Protams, liels progress arī es pagājušajā nedēļā ieraugot Juri uz skatuves. Principā es sekoju līdzi, protams, visiem sportistiem un bija manām neatpazina gandrīz uz skatuves. Jā, gribēju pateikt lielu paldies tiem, kas novērtēja, kas tā piedalījās visā tādā kausā. Paldies visiem, vienkārši paldies. Юрий Стамбич. Абсолютный чемпион Латвии. Этот день. На прошлой неделе просто чемпион по бодибилдинг категории. Какие планы на следующую неделю в Гамбурге? Да. Ну, это Гамбург уже как бы самые основные в осеннем сезоне. И там уже завершится наш сезон в Гамбурге. Сколько соревнований вообще на этой сезоне тебе именно было? Не понял. Сколько соревнований на этой сезоне именно было тебе? Сейчас надо посчитать уже. По-моему, сейчас 5-е были. Это 6-е уже впереди. 6-е вот через неделю в Гамбурге, и там уже все. Уже конец. Уже все будет. Окей, желаем успеха тебе в Гамбурге. Спасибо. Также держать кубок абсолютного чемпиона опять. Будем стараться абсолютно там брать. Взять тяжело, Ну, хотя бы категорию конечно. выиграть, это тоже хорошо. Нас это нас World, да. А абсолютка это уже не знаю. Ну, кто знает, стараться будем. Да. А как пойдет? Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Nu, redzam, ārā bišķi tumšāks palicis nekā pirmīt. Tas nozīmē, ka nāc Latvijas čempionāts ir noslēdzies. Rokās man ir divi pateicības raksti sportvējiem par to, ka mēs palīdzam visā tajā projektā, piedalāmies, atbalstam sportistus, filmējam viņus, ņemam intervijas un ar to visu mūsu darbu mēs motivējam arī tālāk cilvēks darboties. Un otrs ir X-Poweram, kompānijai, kur pārstāv es un arī sportveju sadarbības partneriem par to, ka mēs nodrošinājām šodien sportistiem balvas. Tad, nu, paldies, ka skatījāties mūsu apskata video no Latvijas čempionāta bodybuildingā un sekojam līdzi un gaidām nākamos kategoriju video. Mēs dodamies atpakaļ uz mājām, uz Rīgu. Paldies, tiešraidi no Salaspils.